Biedrība Brīnummāja projekta Mana iespēja ietveros jums ir sarūpējusi 10 īsfilmas. Šo video ietveros mēs jūs iepazīstināsim ar Montessori pedagoģijas principiem un arī pārunāsim veidus, kā jūs to varat īstenot mājās, lai atbalstītu savu bērna attīstības vajadzības. Iepriekšējā video mēs runājām, ka pieaugušā loma ir atbalstīt bērnu dabīgās ziņas izzināt šo pasauli un sekot viņa interesēm. Viena no pamatlietām, kā mēs varam atbalstīt bērnu, ir parūpēties par viņu spējām un interesēm atbilstošu vidi. Īpaši iekārtotajai videi Montessori pedagoģijā ir ļoti liela nozīme. Kā tā izskatās un ko var ņemt vērā, parūpējoties par bērna istabas vai klases telpas iekārtojumu, pārunāsim šajā video. Domājot par vidi, ir dažas svarīgas lietas, par kurām vērts atcerēties. Tai patiesi jābūt domātai bērnam, tai jābūt pievilcīgai un estētiskai, tai visu laiku jābūt aktuālai. Montessori bērnudārzos un arī kabinetos telpas iekārtošanā parasti veido zonējumu. Vienā telpas daļā atrodas viss materiāls, kas domāts dzīvē nepieciešamo prasmu treniņam. Atsevišķi ir izvietots materiāls, ar kuru palīdzību attīsta maņas. Tāpat arī ir sava vieta valodas materiālam, matemātikas uzdevumiem, un kultūras materiālam, ar kura palīdzību iepazīst pasauli, tās uzbūvi, vēsturi un mākslu. Tas palīdz bērnam viegli orientēties telpā, kā arī bērns pierod pie noteiktas sistēmas, kādā uzdevuma izvietoti. Arī mājās jūs varat iekārtot īpašu plauktu mākslas lietām. Atsevišķi novietot lietas, kas saistīts ar kādu bērnu hobiju. Visas lietas atrodas bērnam sasniedzamā augstumā. Tās ir pārskatāmas un gatavas darbam. Tas ir ļoti būtiski, jo šādā veidā mēs radinām bērnu pie patstāvības. Mums nav jāiejaucas tajos burvīgajos brīžos, kad viņš ar lielu aizrautību nododas darbam. Tur neej, uzmanies, nekāp. Tas nav domāts tev. Neaiztiec. Ja šādi aizrādījumi izskan itin bieži, tas nozīmē, ka vide nav pielāgota bērnam. Tas, ko mēs varam darīt, ir atvēlēt viņam noteiktu vietu, kurā viņš var justies droši, kurā ir lietas, kas viņu interesē, kurā viņš var nodoties darbam un koncentrēties. Vide, kurā atrodamies, veido mūsu pasaules priekšstatu. Sakārtot un estētiska vide jau bērnībā rada mūsu gaumes sajūtu. Lai vide bērnu rosinātu izpētīt lietas un darboties, tā ir jābūt pārredzamai. Bērnam būs grūti orientēties un arī uzturēt lietas kārtībā, ja to būs pārāk daudz. Kā izvēlēties, kuras atstāt plauktos un kuras uz laiku novietot malā? Sekojiet bērnam. To, kas viņam šobrīd ir aktuāls, arī ievietojiet vidē. Un svarīgi, lai tas nav tikai viens veids, bet viņam būtu izvēles iespējas. Ja bērns šajā posmā ļoti aktīvi izpēta dzīvnieku pasauli, tad parūpējieties, lai viņam būtu pēc iespējas dažādas sugas. Tāpat arī iespēja tos klasificēt,
strādāt gan ar attēliem, gan teksta kartiņām, gan iespējams figūrām. Pēc iepriekš raksturotā jūs jau varat nojaust, ka mantu kaste īsti nespējas nodrošināt, lai lietas būtu pārskatāmas, viegli paņemamas un gatavas darbam. Ja katrai lietai būs sava vieta, tad arī mūsu lūgumu, sakārto istabu, bērnam būs vieglāk izpildīt. Uzsverot vides nozīmi bērna attīstībā, Marija Montessori ar to nedomāja tikai telpu, kurā izvietot uzdevumu. Ir svarīgi, lai bērnam uzkrātos dažādi priekšstati. Tādēļ atrašanās dažādās vidēs, kur viņš var gūt atšķirīgu pieredzi, dzirdēt atšķirīgu valodu, sekmēs viņa pasaules izzināšanas procesu. Ir svarīgi, lai mēs kā vecāki sākumā neierobežotu bērnu saistībā ar savām interesēm un aizraušanām. Ja mēs labprāt izvēlamies apmeklēt kino, tad ir svarīgi piedomāt, lai bērnam būtu iespējas atrasties mežā, lai viņš redzētu, kā arī dzīve laukos, lai viņam būtu iespējas dzirdēt gan klasisko, gan garīgo, gan arī popmūziku. Tāpat, lai viņam rastos priekšstats par to, kādas ir izstāde.